Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Esiet sveicināti, cienījamie LTRK raidieraksta Uzņēmēju balss klausītāji. Nu jau kādu ierakstu pēc kārtas var teikt arī skatītāji, jo esam redzami ne tikai klausāmos formātos, bet redzami arī YouTube platformā un noteikti arī kādā citā. Tā kā liels prieks, kad LTRK raidieraksts Uzņēmēju balss tikai uzņem apgriezienus un ne tikai attīstās tādā formāta kontekstā, bet pavisam noteikti arī satura kontekstā. Un tieši tāpēc arī šodien, kā ierasts uz LTRK raidieraksta epizodu, mums pievienojas kāds viesis, un šodien ar lielu prieku var pieteikt, ka mans viesis ir augstākās tiesas tiesnese, Latvijas Universitātes profesore, bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Sveiki! Labdien! Vai neaizmirst kādu no ļoti svarīgiem amatu nosaukumiem? CV man ir uz 24 lapām, un tas aizpildīt visu mūsu laiku. Ok. Tas laikam tik tiešām ar cilvēkiem, kur ir iesaistīti tādā, varētu teikt, droši vien akadēmiskajā dzīvē, tas laikam ir diezgan raksturīgi. Diemžēl. Tas amats uzskaitījums ir pietiekami plašs. Bet patiesībā jā, lai arī jums, cienījamie klausītāji un skatītāji, būtu vairāk skaidrs, par ko tad arī šodien runāsim. Man nav šaubu, ka Osipovs kundze tik tiešām ir lielisks sarunas partneris faktiski virknei dažādu pietiekami komplicētu tēmu, bet šodienas sarunas fokusā mums ir mūsu šodienas sarunas fokus tēma ir interešu pārstāvība un Latvijas centieni interešu pārstāvības regulēšanā. Lai klausītājiem un skatītājiem būtu pavisam skaidrs, tad pavisam īs vēstures konteksts, proti pirms pāris gadiem vēl aizējošā saima, tātad varētu teikt, atstāja tādu kā nelielu dāvanu nākamajiem saimas sasaukumiem un laikam jau arī šī likuma lietotājiem, proti pieņēma jaunu likumu par interešu pārstāvības atklātību un pavisam īsi raksturojot, tas tātad aptver situācijas, kurās dažādas sabiedrības puses, tostarp uzņēmēju organizācijas, cenšas ietekmēt dažādus publiskās pārvaldes lēmumus, lai panāktu sev labvēlīgu rezultātu. Un tad arī jautājumi par to, kas tad tiek regulēts, kādi ir šie regulējumi centieni, un virkne šādu jautājumu arī šodienas raidierakstā. Nu ko, Osipovs kundze, gribēju prasīt, tad viens arī tas konteksta moments, kuru nepieminēja vēl pašā tēmas pieteikumā, saistās ar nesen izdotu monogrāfiju tādu par jauno interešu pārstāvības atklātības regulējumu. Un gribēju jums vaicāt, kas tad bija varbūt tie tīri personiskie faktori, kas jūs mudināja iesaistīties šajā te darbā, ko pamatā organizēja kolēģe Viktorija Soņets, kura tātad savāca šo te autoru kolektīvu un šķiet uzrunāja arī jūs. Kas varbūt jums bija tie personiskie motivatori, jo šķiet neļausiet samalot, nekad neesat bijuši tiešā veidā tādi interešu pārstāvi, tādā izpratnē, kā to varbūt izprot tādā kopējā sabiedrības izpratnē. Jā, mēs ar Jāni Plepu, citu augstākās tiesas tiesnesi, bijām zinātniskie redaktori visiem tiem rakstiem, ko pieaicinātie cilvēki rakstīja. Un kas mani motivēja? Man motivēja tas, ka man gribās, lai Latvijā rītdiena ir labāka nekā šodien, un padomju valsts iznīcināja pilsonisko sabiedrību. Un pilsoniskā sabiedrība tas nozīmē, ka cilvēki veido savstarpējas saites, ka cilvēki runā brīvi, ka demokrātijā cilvēku balss tiek uzklausīta un likumi tiek pieņemti tā, kā konkrētā brīdī sabiedrībai vajag vai kādai sabiedrības grupai vajag. Un šī interešu pārstāvība ir viens no ceļiem, kā Latvija var veidoties par tiesisku demokrātisku valsti. Tā bija mana motivācija. Nu jā, un mans nākamais jautājums šķiet lielā mērā jau pieskārātais tai atbildēji. Un man šķiet, ka mēs šeit LTRK kā uzņēmēju organizācijā nereti esam tie, kas varētu teikt visvairāk vai vismaz pietiekami tā pamatīgi izjūtam to, ka interešu pārstāvību, ko mēs dēvēt arī par lobēšanu, uztver kā kaut ko sliktu un nevēlamu. Vai tā lobēšana, jeb interešu pārstāvība vispār ir tāda, varētu teikt, vēlama un labvēlīga parādība demokrātiskā tiesiskā sabiedrībā? Cik es zinu, un ar savu studentu pētījumiem es esmu sekojusi līdzi tam, lai legalizētu Latvijā lobēšanu. Tie centieni, cik es zinu, vismaz 25 gadu garumā. Un atbilde, kāpēc mums nevajag regulēt lobēšanu, tāpēc, ka krimināla likums paziņo, kas ir koruptīvas darbības. Tātad Latvija visu laiku kopš neatkarības atjaunošanas saprata, ka nopirkt lēmumu saimā vai saistošos noteikumus pašvaldībā tas ir noziegums. Tā pašā laikā netika saprasts, ka ir jābūt legālam ceļam, kā demokrātiskā valstī cilvēks vai cilvēku grupa
Un jūsu organizācija pārstāv milzīgu cilvēku grupu, un lielā mērā no tā ir atkarīga Latvijas labklājība. Proti, vai ekonomika zels un plauks, vai tieši nīkuļos, un jūs redzat tās problēmas, kuras ir ar tiesību normu piemērošanu dzīvē, un jūs redzat, kuras normas jums traucē īstenot tās idejas, kuras varbūt Igaunijā vai Lietuvā jūs varētu īstenot. Kāpēc, lai Latvijas likumdevējs neuzzinātu, kas traucē Latvijas ekonomisko uzplaukumu, iekšzemes koproduktu pieaudzēšanu, kā lai ar viņiem sazinās? Un, protams, ka demokrātiskā valstī jūs varat, deputātiem ir pieņemšanas laika, saeimas deputātiem. Jūs varat kā indivīds aiziet pie saeimas deputāta. Jūs varat rakstīt vēstules. Es zinu, ka ir saeimas deputāti, kur šo pienākumu ir ņēmuši ļoti nopietni vērā, un, piemēram, Čepānas kundze, profesora Čepāna, tiešām ir strādājis ar tām vēstulēm un risinājis konkrētas situācijas. Un tomēr tas ir uz zvirbuļiem šaut ar lielu gabalu. Tai brīdī, kad jau ir pilnīgi skaidrs, kur ir problēma, un ir pietiekami liels cilvēku skaits organizēts, kā šī gadījumā jūs, un kuri arī piedāvā iespējamo risinājumu, demokrātiskā valstī ir jābūt izstrādātam mehānismam, kā valsts uzzina, ko tauta grib. Jo viņi jau ir tautas delegāti, viņi jau nestrādā paši savā vārdā, viņi strādā mūsējā. Un strādājot mūsu vārdā, viņam tā kā vajadzētu noskaidrot, ko īsti mēs vēlamies, jo no vienas puses ir partiju programmas, kad viņas iet uz vēlēšanām, bet pa tiem 4 gadiem, ko partija strādā Saeimā, reālā situācija mainās, dienas kārtībā parādās tādi jautājumi, par kuriem pirms 3 gadiem vai pirms 2 gadiem iedomāties nevarēja. Uzreiz atsaucās atmiņā tas mirklis, kad tika izsludināta pirmā ārkārtējā situācija sākoties Covid pandēmijai. Un tas bija man šķiet mirklis, kurā absolūti visa dienas kārtība nomainījās pa 180 grādiem un faktiski, varētu teikt, pavisam maza mikrosadaļa palika tikai no tā, kas bija tie iepriekš svarīgie jautājumi, un radās pilnīgi cits tāds regulācijas lauks, kur attiecīgi arī abām pusēm bija jāsazinās, lai saprastu, kā tad to vispār risināt. Jā, un tas, kā valsts rīkojās, no vienas puses bija operatīvi, no vienas puses bija atbalstām, no otras puses mēs redzējām, kādā ķezā tika iegrūsti cilvēki. Nevarēja nopirkt spuldzīti, nevarēja sievietes nopirkt zeķu bikses. Sākās augstais gada laiks, starp atļautajām precēm, ko drīkst tirgot, nav šalles un zeķes un cepures. Lielā mērā strādājot Satversmes tiesā, es varu dot to atbildi, kāpēc valsts nezināja, ko vajag atstāt kā pirmās nepieciešamības preces. Jo gadiem ilgi Latvijā nebija aprēķināts iztikas minimums, un ja valsts aprēķina iztikas minimumu, tad valsts arī apzinās pirmās nepieciešamības preces un apzinās, cik bieži viņas vajag mainīt. Tā, ka ir lietas, kas ir savstarpēji sakārtots, un vienā brīdī, ja kaut kāds iepriekšējais mājas uzdevums nav izpildīts, tad tajā brīdī, kad pienāk x stunda, mēs redzam, ka ir problēmas. Bet cilvēki, patiesībā kā tad līdz šim regulējumam cilvēki darīja zināmu valstī, kas viņus neapmierina. Un tas smieklīgākais, ka to darīja tikai caur masu mēdījiem. Televīzijā bez tabū parāda sižetu, degpunktā parāda sižetu. Deputāti arī skatās un uzzina, jā, principā tādu risinājumu mums vajadzētu, jo arī par tām šallēm un zeķubiksēm es uzzināju no reportāžām, ko uzņēma žurnālisti no tirzniecības vietām. Es pavisam ļoti konkrēti atminos piemēru ar alumīnija polijas tirgošanu, kas arī bija viena no aizliegtajām precēm tajā aizliegtajā sarakstā. Un man šķiet, ka viena no tām pusēm, ko šķiet arī parlamentārieši un laikam arī ministru kabineta locekļi līdz galam nepamanīja, kāda tad būs visticamāk šī patērētāju uzvedība, iedzīvotāju uzvedība, nesņemot šīs preces. Visticamāk, tu nevis foliju meklēs veikalu plauktā, bet tu dosies pie kaimiņu. Un no tāda slimības izplatības viedokļa, šķiet, ka jau, kad laikam tā došanās pie kaimiņu tomēr ir riskantāk nekā to paņemt no plaukta veikalā, kur tu jebkurā gadījumā ej pēc maizes. Tā kā, tur jau atkal man šķiet kaut kā netika salāgotā sabiedrības vajadzība ar to, ko tad regulējuma autors bija iecerējis. Nedaudz arī pieskārāmies tam, kāds ir tas vēsturiskais konteksts, kamdēļ Latvijas sabiedrībā kopumā tā izpratne par interešu pārstāvību un lobēšanu varbūt nav tādā, varētu teikt, veselīgā temperatūrā uz šo brīdi. Kas, Osipovs kundze, jūsuprāt, ir tie varbūt iemesli, kamdēļ mēs neesam spējuši tā vēl līdz galam veiksmīgi kā sabiedrība izprast to, kā tad notiek interešu pārstāvība, un ka tas patiesībā ir nevis kaut kas sodāms vai nevēlams, bet tas patiesībā ir ļoti vēlami, ka sabiedrība pēc iespējas aktīvāk iesaistās tādā, tostarp arī likumdevēja darbā. Jums ir jāsaprot, ka mūsu nācija gadsimta laikā ir ļoti smagi traumēta.
ja padomā, cik ļoti dinamiski ir mainījušās vērtības, tiesību sistēmas. Vispirms ir Krievijas impērija, pagājušā gadsimta sākums, tad tiek nodibināta Latvijas republika, un visi iegūst brīvību, un sievietes iegūst līdztiesību, un mazākumtautības iegūst arī brīvības un tiesības, un tad ir Ulmaņa apvērsums, un sievietei ir jāatgriežas virtuve, un mazākumtautībām tiesības vairs nav, un latgaļu valoda no skolas tiek izmesta, tad nāk padomju okupācija, vācu okupācija, padomju okupācija. Un izņemot kaut kādu pavisam īsu laiku, kas ir tas starpkaru Latvijas demokrātiskās parlamentārās Latvijas posms, vārda, brīvība un demokrātija mums nav bijusi līdz 91. gadam. Bet tāpatās kā gaume, garšas sajūta, izpratne par to, kas ir draudzība, arī izpratne par to, kas ir demokrātiska valsts, ir jāveido. 20. gadsimta gaitā lielāko daļu no visa šī gadsimta daudzas paudzes ir dzīvojušas autoritārā, totalitārā sistēmā, kur nevis cilvēks dod pareizo atbildi, kas ir jādara, bet cilvēka vārdā to dara valsts, jo valsts zina labāk nekā cilvēks. Valsts uzņemās atbildību par cilvēku, padomju valsts garantē, ka visiem ir darba vietas, visiem ir miteklis, kāds viņš ir, tas ir cits jautājums, bet visiem ir miteklis, ir bezmaksas veselības aprūpe un tā tālāk un tā tālāk. No cilvēka it kā tiek noņemta atbildība un cilvēks, liela daļa no cilvēkiem piecieš, ka viņam nav brīvības. Priekš kam tā brīvība, vai ne, ja man ir jāuzņemās pašam atbildība par savu dzīvi? Un tad, kad mēs 90. gadu sākumā atguvām neatkarību, ne jau uzreiz mums tā brīvība un atbildība pašiem par savu dzīvi un valsti tā automātiski ieslēdzās. Saturs, kas tas tāds ir, uzņemties atbildību par savu valsti. Un arī šī naidīgā attieksme pret politiku un politiķiem. Ar diskursa metodi zinātnieki ir pētījuši parlamentārās debatas Lielbritānijā un Latvijā. Un ja Lielbritānijas politiķi runā par politiku kā par instrumentu, lai uzlabotu tautas dzīvi, tad pat mūsu Saeimas deputāti, runājot par politiku, runā par bīdīšanu, runā par netīru spēli, un tas ir tas, kā mūsu sabiedrība to uztver. Valstiskos procesus cilvēks uztver distancēti, tāpēc, ka visi šie autoritārie un totalitārie režīmi neļauj cilvēkam pa īstam iejaukties politikā distancēti. Savā veidā ir, kā seriālu skatoties, bagāti arī raud, mēs priecājamies, ka politiķi kaut kur izgāžās, bet patiesībā tas prieciņš ir ļauns, un viņš ir mazohistisks, tāpēc, ka ciešam mēs visi. Un te ir tās barjeras, kas veidojās saziņā starp cilvēku un valsti, un to, ka man ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums piedalīties valsts pārvaldē, un ne tikai reiz 4 gados aizejot uz vēlēšanām. Un šobrīd ir, piemēram, ļoti svarīgas šogad Eiroparlamenta vēlēšanas, no tā ir atkarīga visa Eiropas nākotne. Un ne tikai vienreiz 4 gados aizejot uz vēlēšanām, bet arī sekojot līdzi politiskajiem procesiem, piedaloties pilsoniskajās aktivitātēs. Ja man nepatīk, ka mana mājas pagalmā ir ieprojektēta cita daudz dzīvokļu māja, mums taču galu galā ir apspriešana, ir iespējas kā cīnīties pretīm. Tātad demokrātijā ir daudz dažādi veidi, kā cilvēks var ietekmēt valsti, bet ietekmējot valsti, viņš ietekmē pats savu dzīvi. Vai manā mājas pagalmā tiks uzbūvēta tā māja, kas man dienas gaismu atņems, vai mans bērns ies skolā no 6 vai 7 gadiem, un daudzas citas lietas, tas skar ikviena cilvēka dzīvi. Un tātad ikviena cilvēka dzīves, ikviena cilvēka interesēs ir, lai viņa balss tiek sadzirdēta, jo strādājot Satversmes tiesā, mēs bieži vien pēc konstitucionālajām sūdzībām vērtējām situācijas, kad likumdevējs patiešām ir godprātīgi izvērtējis, uzliekot ierobežojumu vai izstrādājot pārejas noteikumus kādai normai, bet viņš kādu grupu nav pamanījis. Un ir radies likuma rops. Visi, kas ir līdzīgā situācijā, ir saņēmuši kaut ko vai ir izvērtējuši, cik lielā mērā viņiem tas ierobežojums skar viņu intereses un samērojuši ar sabiedrības interesēm. Likumdevējs it kā ir izpildījis savu darbu, bet viņš nav pamanījis kādu grupu. Vai arī likumdevējs līdz galam nav sapratis kaut ko, piemēram, ir uzlikts liegums alkoholiķim būt par apsargu, bet tai brīdī likumdevējs nesaprata, ka tas ir liegums uz mūžu, ka alkoholiķis arī tad, ja viņš 20 vai 30 gadus nedzer, diagnoze joprojām ir alkoholiķis remisijā. Tātad, un ja tas cilvēks nepasaka skaļi, es šeit esmu, un te ir manas intereses, vai parasti tā ir nevis viens cilvēks, bet līdzīgā situācijā ir vesela grupa, un šobrīd ir tik viegli dažādos sociālajos tīklos atrast tos cilvēkus, kas ir līdzīgā situācijā,
vai atrast tās sabiedriskās organizācijas, kuras pārstāv vai cilvēki ar īpašām vajadzībām, vai grāmatdraugu, vai jūsu organizācija, tie, kuri redz, ka viņa intereses saskan ar kādas jau organizētas biedrības aizstāvētajām interesēm, viņi vēl jau vairāk var panākt to, lai viņa balss tiek saklausīta un lai likumdevējs pieņemot likumu zinātu, kas tad ir tas cilvēks, kas ir tās grupas, ar ko viņam ir jārēķinās. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Oskals kundze, jūs jau minējāt, ka patiesībā ar lobēšanu un interešu pārstāvību var saprast ne tikai tādu biznesa interešu pārstāvību, kas man šķiet bieži vien ir tas, ko varbūt mēs no LTRK skatu punktu sajūtam nedaudz sensitīvāk, kad savs tie jau tie nekrietnie uzņēmēji, kur te ir atnākuši lobēt savas intereses, kas beigās izrādās ir pilnīgi normāls process. Kā tas tomēr sasaucās ar, teiksim tā, ar to, teiksim tā, jūs minējāt arī, ka katram individam noteikti ir jāmeklē tā sava labākā iespēja, kā pārstāvēt savas intereses. Un skaidrs, ka arī pavisam noteikti bizness ir tas, kas spēj, tīri no tādas resursu viedokļa arī veltīt zināmu artavu tam, lai veiksmīgi arī īstenot šo te interešu pārstāvību. Kas varbūt ir tie galvenie izaicinājumi, kas šajā kontekstā pastāv arī citām sabiedrības grupām, lai veiksmīgi īstenot savas intereses? Jo skaidrs, ka bizness noteikti kā tāda sabiedrības kopa ir pietiekami spēcīgs arī no resursu viedokļa, droši vien citām grupām tik labi viss neveicās. Biznes ir spēcīgs ar to, ka, lai kādas intereses pārstāvētu, principā būtu jāatbild uz tiem visiem jautājumiem, ko jaunu tiesību normu izstrādājot raksta likuma anotācijā. Tātad kādi ieguvumi, kur rodās riski ar nacionālajām tiesībām, ar starptautiskajām tiesībām, kādus finanšu resursus tas paņems un tā tālāk un tā tālāk. Tātad, tad, kad tie, kas ir iesaistīti normāli likumdošanas procesā, izstrādā jaunu likuma normu, tiek sastādīta likuma anotācija, tiek atbildēts uz ļoti daudziem jautājumiem, tai brīdī, kad tā īsti profesionāli grib pārstāvēt tā savas intereses, nāk ar gatavu priekšlikumu, ir jābūt izvērtētiem visiem ieguvumiem, visiem riskiem, ir jāsaprot, kā ilgtermiņā tā norma strādās, un tas ir tas, kur uzņēmējiem ir priekšrocība, jo šāda pētījuma veikšana noteikti prasa profesionāļu piesaistīšanu un zināmas materiālas izmaksas. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz sabiedriskajām organizācijām, tad tur ir ļoti daudz dažādu izglītību un prasmju cilvēki, kuri var izvērtēt no ekoloģiskās skatu punkta, sociālā, ekonomiskā. Tāpēc es saku, labāk vērsties pie biedrībām. Biedrībām arī ir zināmi resursi, taču es domāju, ka arī tajā gadījumā, ja indivīds iesaistās, Latvijā patiesībā, manuprāt, arī platforma Mana balss LV ir sava veida interešu pārstāvības platforma, un tas ir tas, kur cilvēks ar vismazākajiem resursiem var iesaistīties. Taču man liekas, ka veiksmīgāki stāsti ir tad, ja nāk ar šo gatavo projektu. Ja tas ir nevis man liekas, vai man vajadzētu, vai, Rīgas pašvaldības noteikumos, piemēram, ir noteikts pārāk liels vai pārāk mazs tas kvadrātmetru skaits, lai gruntsgabalu varētu dalīt, tāpēc, ka man tagad nesanāk 2 dēliem sadalīt, es gribēju reāli sadalīt, bet sanāk tikai domājamās daļas. Bet tad ir jāskatās, kā tas maina vispār detālu plānojumu un daudzas lietas. Tas cilvēks ar savu mazo problēmu, viņš neredz reizēm, ko viņš aizķer izkustinot. Un viņš neredz visu to sistēmu, cik viņa pārdomāt ir veidota. Varbūt, ka viņam vienam šobrīd rodās problēmas, bet man pašai dzīvē ir bijis tā, ka es kaut ko sakārtoju, izkustinot no vietām, un pēc kaut kāda laika es redzu, ka nevajadzēja kustināt. Tāpēc, ka ir tādas blaknes no tā, ko es esmu pārkārtojis, par kurām tai brīdī, kad es pārkārtoju, un tai brīdī man likās, ka ir labāk, bet tas nemaz nav labāk. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi pie interešu pārstāvības izvērtēt pēc iespējas, iesaistot arī citus, iesaistot arī profesionāļus, lai mēs saprastu, vai tas, ko mēs prasam, ir patiešām tas, ko mēs gribam. Jo, kā mēs zinām, ar labiem nodomiem ceļš uz elli ir bruģēts. Tas pavisam noteikti ir atgādina tās reizes, kad arī šeit iekšēji uzņēmēju diskusijās tomēr nonākam pie secinājuma, ka nē, tā nav tā lieta, kur kamerai kā lielai organizācijai būtu par to jāpastāv. Protams, nevar izslēgt to, ka kādā gadījumā kāds biedrs individuāli var aizstāvēt savas intereses, un tas arī ir pilnīgi leģitīms un loģisks process, ka galu galā, ja pat ne visa organizācija, tad viņš pats pacīnās par savu tiesību aizstāvību.
Nu, ko, iepriekš arī sarunā pieskārāmies nedaudz šim te vēsturiskajam aspektam un gribēju pie tā vēl pavisam nedaudz arī pakavēties. Minējāt, ka, laikam tie iemesli, kas ir bijuši cauri pagājušajam gadsimtam, lielā mērā saistās ar tādu sabiedrības uztveri par nespēju ietekmēt to, kas tad notiek sev apkārt, un arī, laikam tā varētu teikt, ierastā lietu sakārtošana, ka kādam, kuram ir pazīstams, vai partijā, vai kādā citā varas orgānā, tad tam arī izdodas sakārtot tās lietas, kā vajag. Kas varbūt ir vēl tie citi aspekti, kas tā diezgan būtiski atšķirās mūsdienu sabiedrībā, bet ko vēl mēs varbūt kā sabiedrība neesam tā īsti ievingrinājuši un iekustinājuši, lai tas tik tiešām arī strādātu. Jo, skaidrs, ka nespēja ietekmēt, man tik tiešām šķiet ir tāds aizspriedums, kas vēl aizvien dzīvo līdz sabiedrībai, bet patiesībā tās iespējas ietekmēt procesus ir tiešām labas kopumā šobrīd demokrātiskajā Latvijā. Iespējas ietekmēt procesus ir labas un instrumentu ir izveidots ļoti daudz, bet acīm redzot cilvēki par visiem šiem instrumentiem nemaz vēl nezin. Latviešiem tā ir sanācis, ka man liekas, ka daļa no mūsu mentalitātes ir atsvešinātība no pastāvošās valsts un varas. Kādus gadus 10 atpakaļ lielai enciklopēdiskai grāmatai Latvija un latvieši es rakstīju nodaļu par latviešu juridisko kultūru. Un pētot dainas un pētot daudzas citas lietas, es redzu, kā cauri gadsimtiem mēs esam dalījuši mēs un viņi. Mēs un Rīgas kungi, mēs un Vācu kungi, mēs un padomju okupācija. Mēs neredzam sevi kā valsti. Un es tieši pētīju, vai latviešiem ir daudz folkloras par tiesām, tiesnešiem un tiesībām. Jo tur Vācijā, Francijā, Turcijā ir anekdotes par tiesām, par tiesnešiem, par taisnīgumu, par daudzām citām lietām. Un latviešiem patiesībā ir kā latviešu kunga apčakarē. Tās pasakas. Tā ka mums ir ļoti grūti, man liekas, tikt tam pāri, ka beidzot mēs esam tikuši pie savas valsts, un tas nozīmē ikvienas personas atbildību. Jo sākot ar 12. un 13. gadsimtu, kad ir ienākuši krustneši, turklāt vēl 19. gadsimtā, tajā brīdī, kad sāk nacionālās kustības veidoties, jaunlatvieši, jaunstraunieki, tiek izveidota tāda kolektīvā apziņa, ka tā valsts ir sveša, jo patiesībā jau tie vietējie dišciltīgie integrējās vāciešos, no kurienes ir baroni von Līveni, no lībiešiem, no līviem. Ļoti daudz tās mūsu vietējo cilšu dišciltīgās dzimtas saplūda ar vāciešiem, protams, ka viņi tālāk runāja vācisku un aizgāja kultūrā, un kuršu ķoniņu gadījums, kur 19. gadsimtā Krievijas impērijas tiesa atzina, ka viņiem pienākās šīs privilēģijas, ka viņi ir dišciltīgie, tas parāda, ka nebija mums visu laiku tas, ka latviets ir tas nabaga apspiestais dzimtzemnieks. Bet kaut kur mūsu apziņā tas ir dziļi iestādīts, un mēs jau vēsturiski esam apvainojušies uz valsti. Man bija viena uzstāšanās Lemtspējā, Liepājas Dzintarā, un kur es stāstīju, ka Latvija ir veiksmes stāsts, un es tam ticu, tik labi, kā mēs dzīvojam šobrīd, mēs neesam dzīvojuši nekad. Bet tas, ka mēs gribam arvien vairāk un vairāk, un ka mēs atpūšamies 2 reizes gadā ārzemēs, un tad vienreiz uz siltām zemēm, vienreiz slēpot, piedodiet, vidusmēr vācietis nebrauc uz ārzemēm tik bieži kā nabaga latvietis, kuram dzīvē nekas neiet. Lūk, bet pēc tās uzstāšanās, kur es teicu, ka Latvija ir veiksmes stāsts, bija iespēja atbildēt uz klausītāju telefonu zvaniem. Un piezvan kungs un prasa, ko man darīt, ja es esmu apvainojis uz valsti. Un tā ir tā situācija, kādā atrodas ļoti daudzi, un tāpēc viņi arī nekomunicē. Viņi pagriežās, aizgriežās, aizbrauc no valsts. Viņi ir apvainojušies uz valsti. Un kamēr mēs nesapratīsim, ka tas nozīmē, ka mēs esam apvainojušies paši uz sevi, ka mēs nepiedalīsimies, nepadarīs situāciju labāku. Ja mēs nepiedalāmies vēlēšanās, tad patiesībā tie, kuri piedalās, izlem mūsu vietā. Un ja mums nepatīk šo vēlēšanu rezultāti, tas ir tāpēc, ka mēs nepiedalījāmies. Tas man liek analoģiski skatīties uz situāciju, ka tomēr tev izveidojās kāda konflikta situācija savās mājās ar savu ģimeni, kas ir tev paši tuvākie. Beigās gribētu domāt, ka absolūtais vairākums cilvēku tomēr mēģina rast to risinājumu, bet laikam valsts kā analoģisks piemērs tomēr nav tas, ko indivīds izjūt tik tuvu sev. Jūs ziniet, ka arī mūsu sabiedrībā ģimenēs ir liela problēma izrunāt problēmas.
jums, ja kādreiz nāk uz interviju psihoanalītiķi, tā kā mēs izturamies pret savu valsti, mēs bieži vien izturamies arī pret saviem tuviniekiem, un tāpēc ir tik liels šķirto laulību, pamesto partneru un neaprūpēto bērnu skaits. Tā kā, nu jā, iezīmē tas viss ir tāda pārsektorāla diemžēl. Nu ko, bet attīstot arī šo tēmu, tālāk ir noteikti skaidrs, ka tādā varētu teikt interešu pārstāvības profesionālajā sabiedrībā noteikti arī lielu artavu iedos šī grāmata, monogrāfija par interešu pārstāvības jautājumiem. Es tiešām ceru, ka šis daudzu autoru darbs noteikti dos tādu pozitīvu grūdienu arī tajā, kā paši parlamenta deputāti un arī valsts pārvaldes iestāžu darbinieki uztver attiecības ar interešu pārstāvjiem, ka tas nav kaut kas tāds toksisks un kaut kas tāds, ar ko nevajadzētu nodarboties, bet ka tā ir pilnīgi saprātīga un patiesībā pat loģiska nodarbe, un arī no tāda publiskās pārvaldes puses tā patiesībā ir iespēja daudz vairāk zināt pašam par to, kas notiek apkārt, kā jūtās sabiedrība un kā šos te jautājumus risināt. Taču neatbildēt paliek sadaļa par to, kā šajā tēmā varētu teikt plašāk uzrunāt sabiedrību kopumā. Un kā jums šķiet, kas varbūt, protams, mēs varam par tām lietām runāt no uzņēmēja puses, diskutēt ar, teiksim, citiem partneriem no pilsoniskās sabiedrības, mēģināt izmantot tos savas ietekmes sfiras un ruporus, lai par to runātu plašāk, bet kas varbūt ir tās lietas, kas jūsuprāt mums kā sabiedrībai kopumā būtu jādara, lai tā kopējā izpratnes latiņa, teiksim tā, tiktu pacelta krietni augstāk? Mēs kā sabiedrība, protams, esam sabiedrība, tas ir viens skaitlis, bet mēs ļoti labi apzināmies, ka ir daudz burbuļu sabiedrībā. Un katru burbuli var aizsniegt citā veidā. Un man ļoti patīk, kā strādā CSDD, izglābt draugu, nebrauc dzērumā. Tātad viens no ceļiem ir mazas reklāmas, sociālas reklāmas, un to dara visā pasaulē. Un mums ir ļoti daudz komerciālo reklāmu īpatsvars, bet tad jāizbrauc, piemēram, es biju uz Zviedrijā konferencē. Tur lielākā daļa reklāma ir šīs sociālās, par iekļaujošu sabiedrību, par interešu pārstāvību. Protams, ka ir daļa ar reklāmām arī, kuras ir komerciālās reklāmas. Bet tas ir viens no veidiem. Atkārtot, vēlreiz atkārtot ļoti vienkāršā, ļoti saprotamā veidā. Tas, ar ko nodarbojos jau no Satversmes tiesas laikiem un uz ko aicināja Tieslietu ministrija uz Satversmes 100 gadi, runāt ar skolēniem, iet uz skolām. Un izglītot skolotājus, lasīt kursus skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos. Jo, ja iepriekš es stāstīju par Satversmi, bet tas arī skar demokrātijas jautājumu. Valsts ir mūsu atbildība. Jo kā var aizsniegt liela daļa cilvēku par to neinteresējās un nekad neiesaistīsies. Ko mēs varam mainīt? Mēs varam mainīt tos, kuriem vēl ir atvērts prāts un kur ir gatavi kaut ko mainīt un kur vēl nav izdarījuši savas izvēles. Un kas tie tādi ir? Tie ir bērni, tie ir jaunieši. Un tas nozīmē, ka ir tas darbs ar skolām. Tās var būt kaut kādas interaktīvas spēles, kaut kādi pužļi, kas ir jāliek kaut vai bērnu dārzā kopā. Tātad aizsniegt nākamo paudzi, jo attīstība Latvijā ir bijusi ļoti strauja šajos 30 gados. Mēs esam aizsteigušies kā reaktīvās raķetes. Es esmu bijusi citās postsocialistiskās valstīs. Es esmu bijusi arī brālīgajās republikās, Kazahijā un pirms kārā arī Ukrainā un citās. Mēs esam fantastisku izrāvienu uztaisījuši, to starp apziņā. Bet, protams, ka mēs nevaram iedzīt tās valstis, kuras bez kariem un satricinājumiem un bez ilgstošas okupācijas paši savā gaitā ir lēnām nonākušas un demokrātija Zviedrijā demokrātija patiesībā nāk jau no viduslaikiem, piemēram, kaut kādā veidā, jo dzimbūšams tur nebija, karaļus tur sākumā vēlēja, varēja arī gāzt no troņa. 19. gadsimtā Zviedrijas karalis izbrauc no valsts, viņš ieceļ ombudsmeni, lai viņš izpildvaru pieskata, lai tautai pāri nedara. Ir valstis, kurām šīs tradīcijas ir veidojušās gadsimtiem. Mums sanāk tikai 40 gadi. Un starp šiem 30 un tiem pirmajiem 10 ir 2 paaudzes starpā. Un tās 2 paaudzes ir dažādos veidos traumētas. Pirmkārt, tie, kas uzbūvēja demokrātisko Latvijas republiku, viņi būvēja no autoritāras valsts, un retiem no viņiem bija kaut kāda pieredze par demokrātiju, kā piemēram Aspazijai un Rainim, kur bija padzīvojuši Šveicē. Jā, viņiem bija priekšstats par demokrātiju, bet vai tas, ko viņi runāja Satversmes sapulcē, vai vispārēji to saprata?
Ja? Tas ir atkal cits jautājums. Ir jāizaug līdz tai izpratnei, ka tā valsts pieder mums, ka tā ir mūsu atbildība un ka ja man ir ko teikt valstī, tas ir pārējai sabiedrībai, tad man tas ir jādara zināms. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Nu ko, virzīsimies uz priekšu, varētu teikt tādā mūsu šodienas sarunas noslēguma sadaļā. Saruna tik tiešām interesanta, aizskārām virkni arī tādu praktisku aspektu par to, kā tad interešu pārstāvību, teiksim tā, nodrošināt dažādās sabiedrības grupās, kāda ir, teiksim, tie vēsturiskais konteksts, kas ir radījis to situāciju tādu, kāda tā ir šobrīd. Bet noteikti svarīgi arī no tādām šodienas acīm raugoties, aprunāties par tādām ļoti praktiskām niansēm interešu pārstāvības jomā, un es tiešām ceru, un arī zinu, ka ik pa reizē kāds politiķis arī labprāt noklausās LTRK raidierakstu, un tamdēļ mans nākamais jautājums saistās ar to, kā tad publiskās varas pārstāvim, pieņemot to, ka, protams, katram individam tas zināšanu līmenis un iespēja arī izprast dažādas lietas, jo teiksim, tā sabiedrības dienas kārtība noteikti ir ļoti plaša, un tie jautājumi, kuri noteikti tiek pieteikti arī no interešu pārstāvju puses, arī ir tikpat plaši, tikpat komplicēti. Kas varbūt ir tie kritēriji, lai publiskās varas pārstāvis, kad pie viņa atnāk kāds vai nu uzņēmējs vai citas sabiedrības grupas pārstāvis, spētu norientēties, ka jā, šī tik tiešām ir laba ideja un man par to ir jāpastāv. Jo jāsaka tā, ka es droši vien arī iedošu uzreiz to pagriezienu, kā mēs šo te jūtam nereti biznesa sabiedrībā, un kas mūsuprāt ir arī viens no tiem varbūt galvenajiem iemesliem, kamdēļ mēs atpaliekam Baltijas kontekstā tieši ekonomiskās izaugsmes rādītājos. Protams, ka tas nav vienīgais un ir virkni citu faktoru, un tā noteikti būtu, domāju, tāda tēma, kurai varētu veltīt pat veselu raidierakstu sēriju, ne tikai vienu raidierakstu. Bet pavisam noteikti skaidrs, ka nereti vēršoties pie publiskās pārvaldes, tā attieksme ir, kamdēļ man šo te nedarīt, nevis kā man panākt to rezultātu, jo es dzirdu, kas ir tā problēma, par kuru tu runā. Kas ir tie veidi, kā publiskās varas pārstāvim norientēties tajā komplicētajā laukā un ko varbūt ņemt par tādu jādroši vien, var teikt, vērtību orientieri? Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, tāpēc, ka šis jaunais likums ir ļoti lakonisks. Viņš ir no vienas puses ļoti visaptverošs, no otras puses tur tikai daži panti. Un es būtu absolūti laimīga, ja valsts kancelei izdomātu, ka vajadzētu vadlīnijas uzrakstīt. Jo galu galā valsts pārvaldē ir arī pašvaldības, un arī pašvaldības aizstošie noteikumi iekrīt šajā groziņā, vēl jo vairāk, kur būtu jāuzklaus iedzīvotāji. Tas ir viens, tātad vajag vadlīnijas, kas palīdzētu saprast, kā šo likumu īstenot tiem, kuri ir valsts pusē. Protams, ka viņas nav saistošas, bet tie ir orientieri, tie ir ceļspieķi. No otras puses, šādas vadlīnijas varētu iedot arī priekš nevaldības sektora sabiedriskajām organizācijām. Kā būtu labāk, ko mēs no jums sagaidām, kādā veidā jūs šo likumu varētu īstenot. Kas attiecās uz to, lai tā amatpersona, pie kuras cilvēks vēršās, saprastu, vai tas ir vai nav derīgi. Pirmkārt, ja viņš ir speciālists, viņš zina savu jomu, un viņš labāk nekā jebkurš cits redz, kur ir nepilnības likumos, kur ir nepilnības esošajā regulējumā, jo nevelti lielākā daļa sakarīgo likumprojektu nāk no valsts pārvaldes. Nu, tad reizēm 2., 3. lasījumā viņi tiek deformēti, viņi vairs neatbilst likumprojekta anotācijai, bet tas ir atsevišķs stāsts. Bet tieši valsts pārvaldē strādājošie ir tie, kuri redz, kur ir problēmas ar likumu piemērošanu, kur likums nesasniedz mērķi, kur tieši otrādāk tas rada papildus slogu, nevis risina situāciju. Viņi paši ir ieinteresēti šajos priekšlikumos, kas uzlabo situāciju. Bet viena no lielām problēmām ir, ka cilvēki bieži vien nezina adresātu, pie kā vērsties. Viņiem vajadzētu aiziet durvīs pa labi, viņi aiziet durvīs pa kreisi. Un tas ierēdnis, kas ir durvīs pa kreisi, nepasaka, tā nav mana kompetence, ejiet pāri gaitenim durvīs pa labi. Viņš vienkārši pasaka, ka viņš ar to nenodarbojās. Ja? Cilvēki ļoti bieži nesaprot, pie kā vērsties. Arī tiesājoties, vai tad, kad viņam ir radies kāds delikts, vai viņa tiesības ir pārkāptas, un tur visur ir termiņi, un cilvēki nokavē termiņus vienkārši tāpēc, ka viņi sāk vērsties, sāk procesus, sāk cīnīties, bet viņi neaiziet pa pareizo ceļu. Un tieši tāpēc cilvēkiem vajadzētu saprast kompetences,
pie kā vērsties, bet atkal tas būtu valstī tās atkal ir vadlīnijas, tās atkal ir, es nezinu, kaut kāda bildītas schēmās ministriju mājaslapās. Jo principā ļoti grūti, valsts ir ļoti sarežģīta institūcija, un mūsdienu valsts kļūst arvien sarežģītāk, un mēs veidojam arvien jaunus dažādus amatus. Tagad mums ir mēdīju ombuds. Visu laiku mums nāk kaut kas jauns klāt, un cilvēks nespēj tam izsakot. Un tajā brīdī, kad viņam ir tā labā ideja, vai kad viņam ir radusies problēma, ko viņš gribētu risināt ar tiesiskā regulējuma grozījumiem, viņš vienkārši nesaprot, pie kā doties. Nu, tikpat labi valsts varētu arī izveidot kaut kādu mazu biroju, kā lielveikalos informācijas centru, kurš palīdz cilvēkam norientēties. Šis ir pašvaldības jautājums, dodieties uz savu pašvaldību. Šis vispār nav valsts kompetencē, tas jums vienkārši ar kaimiņu ir jāsarunā. Jo cilvēki bieži vien grib ar tiesību normām regulēt jautājumus, kas vispār nepiekrīt valsts regulēšanai, kas ir tīri privātiesiski risināmi. Piemēram, cilvēks vēršās tiesā ar lūgumu, lai valsts noteiktu, lai visas kristīgās konfesijas baušļus tulkotu vienā veidā. Tas ir reāls gadījums. Tātad viņš ir sapratis un viņam ir sekotāji, kādā veidā ir jāsaprot tie 10 baušļi, bet redz katoļi, luterāņi un kas tur vēl adventisti, neizprot tieši tā kā viņš. Un viņš grib, lai valsts uzliek par pienākumu tiem pārējiem tulkot tā kā viņš. Jo reizēm būs arī tas, ka tas cilvēks gribēs panākt kaut kādu jaunu tiesību normu, bet tas vispār nav regulējums ar tiesību normām. Nu jā, man pie šī uzreiz gribās minēt tādu vienu piemēru, kas īstenībā ir ļoti konkrēts piemērs, un varbūt, ka mums pat ir jāmēģina attīstīt šo te piemēru kā to, kas, teiksim, tā ilustrē šo te situāciju, kā arī politikas veidotājiem saprast, kas ir tas virziens, kurā iet. No darba devēja puses šķiet, jau vismaz kādus gadus, 5-6, mēs tiešām aktīvi runājam par to, kā mazināt darba devēja apmaksāto dienu skaitu darba nespējas lapās, kas ir tātad uz pirmajām 10 dienām. Un šeit es baidos tagad ļoti konkrēti samalot pa dienām, bet skaidrs, ka šeit Latvijā salīdzinot starp Baltijas valstīm darba devējs apmaksā visvairāk dienas no šīm te pirmajām 10. Tātad, Latvijā faktiski jebkura pirmo 10 dienu slimošana darba devējam izmaksā vairāk nekā tepat tuvējās kaimiņu valstīs. Par šo problēmu mēs tiešām gan daudz esam runājuši gan ar ekonomikas ministriju, kas varbūt ir tā pirmais formāts, kurš uzklaus uzņēmējus, gan ar finanšu ministriju, kas vairāk varbūt atbild par to valsts budžeta iespējām un kā tad to, teiksim, kompensēt. Labklājības ministrija, kas atbild par iedzīvotāju labklājības interesēm, veselības ministrija, kas atbild par iedzīvotāju veselību. Un mēs beigās nonākam pie tāda secinājuma, ka darba devējiem un darba ņēmējiem šeit ir jāvienojās. Tātad, trīspusējā dialoga ietvaros. Bet, ir pavisam noteikti skaidrs, ka darba ņēmēji nekādā gadījumā nepiekāpsies tam, ka darba devējiem ir šāda pozīcija un viņi teiks, hei, mūsu stāvoklis pasliktinās, ja kaut kas tiek mainīts. Darba devēja vēl aizvien saka, hei, mēs esam nekonkrēti spējīgi Baltijas ietvarā. Kas ir tie ļoti praktiskie konteksti, ko jāņem vērā politikas veidotājiem? Viņam tomēr jāieklausās tikai abu pušu argumentos, vai jāskatās uz to, vai tiešām, piemēram, arī ekonomiskā situācija ir tas faktors, kur mēs redzam, mēs tik tiešām atpaliekam, un varbūt šī sadaļa ir tā, kur uzņēmējiem ir tik liela izdevuma, ka tas vienkārši nav pamatot no tāda ekonomiskās attīstības viedokļa. Te jau patiesībā strīds nav par to, vai cilvēkam apmaksās vai neapmaksās, bet kas apmaksās valsts vai apmaksās darba devējs. Un tā mūsu sociālā apdrošināšana nodokļi pietiekami augsti, un jau tur ir darba devējiem liels sloks. Tā ka tas viss ir jāskat kontekstā. Es nesaku, ka tā ir netaisnība, es vienkārši konstatēju faktus, ka tas ir un tad vienkārši tajā visā es iebraucu dziļāk, tad, kad solidaritātes nodoklis tika vērtēts, tad es apskatījos, kā tur īsti ir ar tiem sociālajiem nodokļiem, un kāda daļa vēl papildus tam, kas it kā parādās algas lapiņā, un no kā cilvēks maksā, cik cepurīte ir, ko vēl darba devējs iedod. Jā. Bet pa slimības lapām tur būtu, man liekas, vēl sarežģītāk, tāpēc, ka es skatos tikko kāds darbā ir atrasts, ka būtu disciplināra lieta pret viņu jāierosina, viņš aiziet uz slimības lapu. Viņš zina, ka viņu tūliņ atlaidīs no darba, viņš aiziet uz slimības lapu. Visas tās skaļās lietas, kur ļoti ilgi kādu cilvēku, tostarp par koruptīvām darbībām vai par darba disciplīnas pārkāpšanu grib atlaist no darba, tad, kad viņš nonāk līdz tiesai, tad tiesa ierauga, ka ir bijusi darba nespēja. Un šis laikam ir viens no tiem piemēriem, kas labi ilustrē to manis teikto, ka
diskutējot par šiem jautājumiem ar publiskās varas institūcijām. Skaidrs, ka ir dažādas šīs te institūcijas, kurai katrai tomēr ir sava interese jāpārstāv pie tā diskusija galda, bet tajā pašā laikā, tiek atrast aizvien jauni iemesli, kamdēļ to nedarīt, vai tā budžeta iespējamība, vai tomēr darbinieku tiesību pasliktināšana iespējams, tomēr mazina tās apmaksājumās dienas kopumā, un mēs beigās tajā stāstā nekur netiekam uz priekšu. Un tā man šķiet arī ir tāda viena milzīga problēma, kas kaut kādā mērā arī sasaucās ar to, varētu teikt, pat lietu sakārtošanas tematiku, tādā izpratnē, kad... Bet valsts jums neatsaka. Dialogs turpinās. Dialogs turpinās, jā. Jo principā risinājums varētu būt arī izsvērt visu pušu intereses un pateikt, piedodiet, šobrīd tas nav iespējams. Bet jebkurš tiesisks risinājums, kur ir skarta divu pušu interesi un vēl iesaistīts valsts budžets, principā viņi laiku pa laikam var pārskatīt. Bet nav jāturpina 10 gadus no vietas viens un tas par dialogs. Bet vienkārši pēc gadiem 5 būs cita ekonomiskā situācija, mēs nākam ar jauniem rādītājiem, mēs vērtējam pa jaunu un varbūt tas balans ir mainījies. Jā, Jūs arī neizmet aiz durvīm, vai ne vienkārši procesu izbaudat? Jā, tas tik tiešām, mēs to procesu, domāju, ļoti izbaudām. Tur gan vienīgais, droši vien tas vēl viens pagrieziena punkts, par ko arī šajā kontekstā interesanti diskutēt. Protams, tik liela ietekme ir tieši slimības lapas sadēļ uz tādu kopējo valsts ekonomikas attīstību, varbūt baidītos apgalvot, ka tas ir X skaitlis pie IKP katru gadu vai tam līdzīgi, bet te pašā laikā skaidrs, ka no uzņēmēja puses droši vien jau tā situācija nebūs palikusi labāk arī pēc tiem 5 gadiem. Tāpēc, droši vien, ka pēc 5 gadiem noteikti pie tās sarunas bet mēs taču strādājam par to, lai sabiedrība būtu veselīgāka. Mums galu galā ir dažādi plāni un bērniem mēs fiskultūras stundas palielinam un mēs mācām cilvēkiem veselīgi ēst. Mēs mazinām alkohola patēriņu, varbūt slimos mazāk pēc 5 gadiem. Jā, varbūt arī tā ir viena liela cerība. Tas ir tas, uz ko principā pēc tā valsts publiskā tēla, pēc tā, ko mēs stāstam, mēs ejam uz to, lai mēs pēc 5, 10, 20 gadiem būtu veselīgāka sabiedrība nekā šodien. Jā, es lieku tiešām lielas cerības, ka mēs pie tā arī nonāksim. Tiešām nepielūdzam, mūsu sarunas laiks arī tuvojās noslēgumam. Man atlicis vēl viens jautājums, kas patiesībā droši vien nebūs vienkārši, jo tas arī ir pietiekami abstrakts, bet tai pašā laikā bāzēts arī tādā praktiskā izpratnē vai praktiskos piemēros, ko izmantošu kā analoģiju, lai salīdzinātu tieši ar interešu pārstāvības jautājumu. Proti, skaidrs, ka šobrīd regulējums ir izstrādāts arī ministru kabineta noteikumu projekts, kas ir tas, varētu teikt, ļoti ilgi gaidītais pagarinājums. Arī Tieslietu ministrija ir sagatavojusi šo te pirmo informatīvo ziņojumu, kā tad veicās ar regulējumu ieviešanu. Arī tā ir tāda viena būtiska sadaļa, kas pavēra arī tādu, varētu teikt, zināmā mērā jaunu horizontu nākotnes diskusijām par interešu pārstāvības regulējumu. Līdz ar to šobrīd mēs esam tajā situācijā, kur mums tik tiešām ir, varētu teikt, no tāda laikmetīga tiesiskā regulējuma viedokļa ir tiešām labs likums tādā izpratnē, ka tas nav pārāk izplūdes. Tas ir, tā pašā laikā to ir jāmāk interpretēt, to ir jāmāk piemērot, kas būs tāds viens izaicinājums. Bet tieši ministru kabineta noteikuma projekts patiesībā tajā visā diskusijas telpā ienes tādu zināmu stresu, vismaz uzņēmēju sabiedrībā par to, vai tik mēs atkal neejam tādā pārregulēšanas un faktiski jebkuras sīkas nianses aprakstīšanā tīri caur regulējumu. Un mans jautājums lielā mērā saistās ar to, ka skaidrs, ka tie varbūt pamatu uzdevumi, kas sākotnēji tika uzstādīti no tāda regulējuma autoru viedokļa, tāda ieviest arī šīs Eiropas Savienības korupcijas novēršanas institūcija rekomendācijas, panākt lielāku interešu pārstāvības caurskatāmību, tie mērķi tā kā būtu sasniegti, bet vai nebūs beigās tā, ka no šiem te papildus administratīvajiem mehānismiem mēs tomēr sarežģīsim šo te iespēju veidot tādu kvalitatīvu un iesaistošu interešu pārstāvības vidi, jo galu galā jau skaidrs, ka interešu pārstāvība notika arī pirms likuma pieņemšanas. Un skatoties, kamdēļ gribu arī pieminēt noteiktu analoģisko piemēru, man šķiet viens brīnišķīgs piemērs, lai izskaidrot tās bažas, par ko uzņēmēji runā, ir šis te saimnieciskās darbības ieņēmuma konts, kas kopumā šobrīd paliek tiešām aizvien plašāks arī uzņēmēju pusē. Ideja pavisam vienkārša. Mazajiem uzņēmējiem ir viens konts, kurā saņemot atlīdzību par savu darbu, automātiski tiek atskaitīti nodokļi, un tev kā mazajam komersantam par savu biznesa nodokļu pusi īpaši nav jādomā, un tas viss notiek automātiski. Forša ideja, bet beigās izrādās, ka līdz tam, lai tu tiktu līdz šim te kontam, tev ir jāspēr tik daudz soļu, kad vismaz pusi no tiem gribētājiem atmet ar roku ceļā, lai pie tā nonāktu.
Un līdz ar to, jā, iespējams, ka arī tādas situācijas varētu veidoties arī interešu pārstāvības kontekstā, kur kāds, kam tiešām ir tāda leģitīma interese, par ko arī vajadzētu pat pacīnīties tādā, iepriekš pie kā runājam par tādu kopējo sabiedrības interesi, bet viņš tomēr atmet ar roku, hei, es negribu te veikt reģistrāciju, tas ir pārāk administratīvi sarežģīti. Kā mums izbalansēt, lai mēs nenonāktu tajā, droši vien sauksim to par otru grāvi? Redziet, tāpēc jau es iepriekš ideālā teicu, ka tām vajadzētu būt vadlīnijām, nevis ministra kabineta noteikumiem. Tāpēc, ka likums ir tik plašs, ka es nezinu, kādam ir jābūt deleģējumam ministra kabinetam, lai viņš šais noteikumos aptvertu visu. Un tad mēs aizējam līdz tādai detalizācijas pakāpei, ka noteikti kaut kas paliks ārpus šīs detalizācijas pakāpes. Es nezinu, kurš varētu, ja nepatiks ministra kabineta noteikumu, vērsties Satversmes tiesā, jo Satversmes tiesa ir ļoti daudz lietas skatījusi par ministra kabineta noteikumiem, kur vai līdz galam nav izpildīts to, ko likumdevējs ir deleģējis, vai tieši otrādāk ir ultravīras iziet ārpus tā deleģējuma, jo, kā Satversmes tiesa vienmēr atgādina, visi būtiskie jautājumi ir jāizlem likumdevējiem pašam, ministra kabinets nosaka tikai kārtību. Un šie noteikumi ir kārtība, bet vienlaicīgi likums ir tik plašs. Man ir grūti iedomāties šos ideālos ministra kabineta noteikumus. Es negribu šobrīd vērtēt to projektu. Un arī ceru, ka tiesas nenonāks līdz viņu vērtēšanai. Bet jebkurā gadījumā man liekas, ka šobrīd jebkurā gadījumā likums dod cilvēkiem, juridiskām, fiziskām personām, vairāk brīvības rīkoties, nekā tas atspoguļojās ministra kabineta noteikumos. Un, protams, kad tai kārtībai kaut kādai ir jābūt, vispirms tai kārtībai ir jābūt nevis attiecībā uz cilvēkiem, bet attiecībā uz to, kā valsts reaģē, kad cilvēks pie viņa ir atnācis. To varētu detalizēt regulēt. Bet vai ar ministra kabineta noteikumiem varētu fiziskām vai juridiskām personām likt šķēršļus, ja likums viņiem ir iedevis pilnīgu brīvību, to man ir grūti iedomāties, ka tas būtu attaisnojami. Jā, tur tik tiešām atsevišķas nianses, kuras redzējām arī šajā sākotnējā ziņojuma projektā, tad ziņojums par ieviešanas gaitu, par to, kad arī varētu potenciāli ieviest valsts nodevu par reģistrāciju šajā reģistrā, likās tik tiešām ļoti oriģināla ideja, lai neteikt vairāk, un tas, protams, bija tāda cienījamie skatītāji un klausītāji no manas puses ar tādu ironisku pieskaņu, jo tik tiešām liekas, ka droši vien valsts nodeva būtu limitējošs faktors, lai personas varētu aktīvāk iesaistīties savu interešu pārstāvībā, kas laikam jau tādā demokrātiskā sabiedrībā ir viena no pamatvērtībām un pamatvēlamībām galu galā. Tā kā tā. Man arī piefiksētas šodienas sarunas gaitā virkni tādas atziņas, ko, manuprāt, no Osipovas kundzes teiktā varēja sadzirdēt. Es to pierakstīju savā, protams, interpretācijā, tādā manā redakcijā. Studentu konspekts, jā. Jā, studenta ātrais konspekts. Un tas, ko šeit pierakstīja, tātad, ka vēlējums sabiedrībai nebūtu neapvainoties pašiem uz sevi, vai nebūtu aizvainotiem pašiem uz sevi par, teiksim tā, citu varu neizdarību vai citu varu pārdarījumiem, proti nebūt pašiem apvainojušiem uz sevi tikai tādēļ, ka kāds cits ir varbūt teicis vai darījis ko sliktu. Noteikti arī neaizmirst, ka katrs pats esam savas valsts veidotājs un noteikti arī novērtēsim to, kur mēs esam, un tā man šķiet ir ļoti būtiski atziņa, jo to tajā ikdienas darbu virpulī noteikti arī mums katram kā individam nereti gadās aizmirst. Bet es arī noslēgumā Osipovas kundze gribēju dot jums iespēju izteikt tādu vēlējumu Latvijas uzņēmējiem, kas ir laikam arī šī raidierakstā pamata auditorija, un skaidrs, ka patiesībā jau arī esot šeit ikdienā tādā ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem, ir skaidrs, ka absolūtais vairākums, tā neteikt pilnīgi visi, ir izteikti savas valsts patrioti, un viņi patiesībā ir bieži vien tieši tie, kuri domā ne tikai par to, lai viņa maciņš būtu piepildīts kā tautsaimniekam, bet lai labi nodrošinātu būtu arī viņa darbinieki, kolēģi, sadarbības partneri un patiesībā visa sabiedrība kopumā. Kas varbūt ir tie tādi uzmundrinājumi vārdi, ko jūs vēlētos teikt uzņēmējiem? Uzņēmējiem es noteikti gribu pateikt paldies par visu to labdarību, ar kuru nodarbojās Latvijas uzņēmēji, jo, kā jūs jau teicāt, viņi ne tikai piepilda savu maciņu, viņi ne tikai rūpējās par vidi, tiek atbalstīti arī projekti un tiek atbalstīti arī indivīdi. Un to var redzēt ikdienā. Piemēram, kaut kur Latvijā cilvēkam nodeg māja, tā māja nav bijusi apdrošināta. Kaimiņu uzņēmēji ir tie, kuri
ir gatavi pavelti, dot būvmateriālus, piedalīties mājas atjaunošanā. Man liekas, uzņēmēji vairāk nekā citas sabiedrības grupas uztver to, ka mēs esam kā nācija vienoti. Un ka nevar būt tā, ka viens dzīvo pilnīgi šokolādē, un otrs kuļās šķidrajās ziepēs. Jo, un to atbalstu, ko dod uzņēmēji, vienalga vai aiziet uz zvēru dārzu, tur var redzēt, ka tur ir būri izbūvēti. Visur redz to, ka Latvijas uzņēmēji tur rūpi par valsti, par pārējiem cilvēkiem, par kultūru, par sportu, par to, lai mēs būtu ne tikai pāēduši, bet lai mēs būtu kultūras labklājības nācija. Pie jūs teiktā man gribās tikai papildināt, ka laikam uzņēmēji ir tā sabiedrības sadaļa, kuru vismaz kādā daļā gadījumā var ņemt pārējā sabiedrība kā piemēru tajā uzņēmības un tādā, tik tiešām arī pašiem savas sabiedrības būvēšanā, kas ir ļoti, ļoti svarīgs faktors. Jā, uzņēmēji dara to, ko vajadzētu darīt pilsoniskā sabiedrībā. Viņi apzinās ne tikai savas tiesības, bet viņi uzņemās atbildību un pilda pienākumus. Un ja viņi neuzņemās atbildību un nepilda pienākumus, tad viņi bankrotē un izlido no uzņēmējiem. Tā ka tie, kas darbojās, viņi pilda to, ko brīvā sabiedrībā būtu jādara katram cilvēkam, uzņemās atbildību par savu dzīvi, bet viņi arī par līdzpilsoņiem kā darba devēji. Cienījamie klausītāji un arī skatītāji, man šķiet šodienas saruna tik tiešām iedvesmojoša, un arī tie Osipovas kundzes noslēguma vārdi man tik tiešām pašam lika sajusties lepnam par to, ka ikdienā strādāja ar jums, cienījamie Latvijas uzņēmēji. Teiksim vēlreiz milzīgi paldies profesorai Sanitai Osipovai par iespēju apciemot LTRK raidierakstu, un pavisam noteikti tiksimies arī nākamajās epizodēs. Bet šodien visu labu! Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss.